Otrā nodaļa – meklējam atgriešanās ceļu pie sevis. Ir ļoti negodīgi un nežēlīgi uzskatīt, ka cilvēkam bērnībā jāspēlējas un jāmācās, pieaugušā vecumā jāstrādā un vecumdienās jāļaujas nožēlē. Mārgareta Mīda. Burvīgie gadi. Vai atceraties, cik burvīgi ir būt bērnam? Vai atceraties laiku, kad jūsu labākais draugs bija mīkstā rotaļlietu zvēriņš dzīvnieciņš, kuram uzticējāties un kuru mīlējāt no visas sirds? Jūs varējāt stundām ar mīlestību spēlēties ar savu rotaļlietu tējas komplektu, precīzi kopiju īstajai, brist pa peļķēm savos jaunajos sarkanajos gumijas zābakos, vai spiegt no dīvainām sajūtām vēdrā, šūpolēs paceļoties arvien augstāk un augstāk līdz pa debesīm. Jūs pastāvīgi pārņēma bijības sajūtu pret visnenozīmīgākajiem priekšmetiem un notikumiem. Skudra uz ābola serdes, rasas lāse zirnekļu tīklā, spilgtas krāsas uz šķelta akmens. Neatkarīgi no tā, kāda darbība piesaistīja jūsu uzmanību, jūs bijāt absolūti mierīgs, dzīvespriecīgs un piedzīvojāt iekšēju apmierinājumu. Tu biji tikai tu pats un bija pārsteidzoši tā justies. Cik bieži jūs šodien atdzīvināt sevī to prieku, kad jūtaties kā pieaugušais? Vai arī esat atmiņas novirzījis uz savu pieaugušā prāta putekļainajiem pagrabiem? Ja jūs tagad tos vēlreiz apmeklētu, vai jūs atrastu tikai salauztas jaunības attēlus, kas izkaisīti plauktā pa aizmirstu tējas komplektu? Jūs nevarat atgriezt savu bērnību, bet jūs varat atgriezt prieku un sajūsmu, kas bija tās būtiskie atribūti. Jūs to nepametāt, un tas jūs nepameta. Mīlestība, kas apgaismoja tavu bērnību, joprojām dzīvo tevī. Tas ir tieši tas, ko es vēlos jums pateikt, un tieši tāpēc es rakstu priekš jums. Kaut kur dzīves ceļā mīkstās rotaļlietas un sarkanie zābaki tika apmainīti pret citām vērtībām, izglītību, nodrošināšanos ar darbu un cienījumu stāvokli sabiedrībā. Kāpēc jums pietrūk šo nevainīgo brīnumaino gadu? Bet tie atrodas netālu, 1 vai 2 sirdspukstu attālumā no jūsu pašreizējās atrašanās vietas. Dzīves pārsteigums neaprobežojas tikai ar bērnību. Kā pieaugušais jūs, iespējams, esat piedzīvojis īslaicīgu bijības sajūtu, skatoties uz zvaigžņotu debesu dziļo melnumu, vai jaundzimušā bērna bezpalīdzību, skatoties, kā tas guļ mātes rokās, elpojot čāpstina rozā lūpiņas. Prieks, mīlestība un sirdsmiers nekur nav pazuduši. Tie ir šeit, tie tikai ir jāpiedzīvo. Jūs pats esat pārslēdzis uzmanību uz daudz svarīgākām lietām dzīvē. Bet labā ziņa ir tā, ka, lai atgrieztos bērnībā, jums nav jāatsakās no saviem sasniegumiem kā pieaugušam. Gluži pretēji, jūs varat pilnībā izmantot to priekšrocības. Ja jums ir pareizā recepte, pieaugušo dzīves ikdienas aktivitātes bezgalīgi aktivizē spontanitāte, kas bija raksturīga jūsu bērnībai. Mēs nedrīkstam atteikties no iekšējā prieka ārējās drošības dēļ. Mēs parasti nepareizi saprotam pieaugušo vecumu. Problēma ir tā, ka mēs pārāk ātri pārtraucam augt. Redziet, mēs domājam, ka rīkojamies kā pieaugušie, bet patiesībā mēs tikai paužam savu nenobriedumu. Un tas ir ļoti nožēlojami. Mūsdienu cilvēkiem pieaugšana vairāk atgādina ilgstošu pusauģu vecumu. Pusaudzis sevi uzskata par pieaugušo, lai gan viņa pieredze un spējas pierāda pretējo. Šī iemesla dēļ pusauģi ir pakļauti destruktīvai uzvedībai un bieži vien ir bīstami sev un citiem. Padomājot par to, jūs secināt, ka lielākā daļa pieaugušo demonstrē vēl destruktīvāku un bīstamāku uzvedību. Mums ir vairāk spēka apgānīt un izlaupīt progresa vārdā. Nav daudz jādomā, lai atzītu, ka cilvēku suga ir tuvu izmiršanai pieaugušo destruktīvās uzvedības dēļ visos sabiedrības līmeņos, visā pasaulē. Cilvēkam ir, kur attīstīties. Mums ir iedzimtas zināšanas, ka dzīve ir kas vairāk. Iespējams, jūs uzdevāt sev tieši šo jautājumu klusā izmisuma brīdī. Parasti tas pie mums atnāk dzīves vidū, kad jau esam ieguvuši visu, ko vēlamies,
un tomēr jūtam iekšā netveramu tukšumu, zināmu nepabeigtību. No šīs dīvainās mierīgās vietas atskan klusa balss, kas kā viegls viļņojums skrien pāri mūsu prāta problēmu okeānam. Mēs uzmanīgi klausāmies, zinot, ka tā mēģina mums pateikt kaut ko svarīgu. Taču šo vājo balsi pārņem ikdienas vēju un viļņu dzīves troksnis, un mēs turpinām būvēt sev tādu dzīvi, par kādu sapņoja mūsu tēvi. Dzīvi, kas rūpējas par vidi, dzīvi, kas galu galā ir bagātības, varas un slavas apliecinājums. Galvenie cilvēka attīstības posmi ir bērnība, pusauģa un pieaugušā vecums. Paredzams, ka mēs vienmērīgi pāriesim šos posmus, iegūstot izglītību, bagātību un varu. Mēs ceram atrast laimi dzīves beigās, kā tajā pasakā, kur zelta pods atrodas varavīksnes galā. Taču dzīves beigās visvairāk tiek vērtētas tās atmiņas, kas ir sirdī dārgas. Pat bagātākie un varenākie no mums galu galā atgriežas pie atmiņām. It kā mēs pārāk vēlu saprastu, ka ārējie labklājības pierādījumi nobāla to mūsu dzīves periodu patiesā spēka klātbūtnē, kad piedzīvojām līdzjūtību, draudzību un mīlestību. Un šai vispārīgai cilvēces svaidēšanai ir tikai viens iemesls. Mēs apmierinamies ar cerību uz ilgtermiņa laimi, taču mēs to nekādi nevaram noķert. Laime, ko mums izdodas satvert, ir īslaicīga un padara mūs vēl skumjākus. Laime visos tās veidos, mīlestība, nauda, seks un tā tālāk, tas ir realitātes spoks. Sasnieguši tā saukto laimi, mēs nevaram ar to ilgi būt apmierināti, jo tai nav paliekošas īstas vērtības, pēc kuras mēs patiešām ilgojamies. Tas nāks tikai ar skaidru un tiešu mūsu patiesās realitātes uztveri. Patiesība ir tāda, ka mēs dzīvojam tikai uz pusi. Mēs vēl neesam ieslīdējuši savā garīgajā čaulā. Mēs neesam pilnībā realizējuši savu potenciālu kā mīloša un priecīga būtne, kas piepildīta ar mieru un pareizības sajūtu. Es šeit nerunāju par evolūciju. Mums jau no dzimšanas ir dots viss, lai būtu brīvi no nenobrieduši pieauguši cilvēku poštošajām tieksmēm. Mēs jau zinām, ka esam spējīgi uz lieliem labestības, mīlestības un žēlstības darbiem. Patiesībā šīs īpašības, tāpat kā citas līdzīgas, ir raksturīgas mums kā cilvēces personifikācijai. Patiesībā es ierosinu nevis evolūciju, bet gan revolūciju. Un šajā gadījumā revolūcija nozīmē sākt dzīvot saskaņā ar to, ko sauc par pilnīgs cilvēks. Es domāju, ka tikai daži cilvēki apstrīdēs apgalvojumu, ka mēs varam būt daudz harmoniskāki un veselīgāki nekā esam tagad. Un es zinu, ka jūs droši vien domājat, ka mēs esam mēģinājuši pārvarēt savas destruktīvās tieksmes, kopš pirmais alu cilvēks iesita kaimiņam ar nūju pa galvu un atņēma viņam sievieti. Es neiesaku mēģināt pārvarēt destruktīvās tendences, un es neiesaku tos neutralizēt ar pozitīvām domām vai darbībām. Mēs jau gan vienu, gan otru mēģinājām, bet nesasniedzām ilgstošus panākumus. Piedāvāju vispār neko nemēģināt darīt. Jebkuras kustības šajā virzienā tikai pasliktinās situāciju. Bērns, kas atstāts likteņa žēlastībā, mirs, un pieaugušais palicis viens ar savām mašīnām, šķiet uzspiež pasaulē nāvējošu zīmogu. Ir skaidrs, ka mums ir jāatrod risinājums, kas spēj apvienot bērnības nevainību un sajūsmu ar pieaugušu cilvēku gudrību un meistarību, satuvinot sirdi ar galvu. Bet vai ir šāds risinājums? Jā, protams, ka tā pastāv, citādi šī grāmata būtu ļoti īsa. Atgriezieties pie žēlastības. Varat to aplūkot kā apļa beigas, vai arī, ja runājam par Miltona zaudēto paradīzi, kad mēs apmaldāmies, mēs atgriežamies augstā senatnīgā nevainības stāvoklī, taču ar vienu un ļoti būtisku atšķirību. Kad mēs atgriežamies, lai nostiprinātos bērnības nevainībā, mēs esam nocietināti un varētu teikt samaitāti pasaules nežēlības dēļ.
Šāds cilvēks cieta, pēc tam pārsniedz izdabāšanu gan iekšējā bērna pasaulē, gan pieaugušu cilvēku ārējai pasaulē, integrējot spēli un darbu, spontanitāti un kontroli, mīlestību un iekāri. Tas maisījums, labākais no abām pasaulēm, netiek sasniegts ar nenogurstošu smagu darbu vai piesaucot dievišķo žēlastību. Tas tiek panākts vienkārši mainot uztveri. Bērns mūsos to zina instinktīvi. Pieaugušam cilvēkam vienkārši jāatzīst, ka tā ir taisnība tieši šeit un tieši tagad. Tā ir augstākā līmeņa patiesība, bet kā mēs varam to padarīt par patiesību priekš mums? Šeit ir pieredze, kas var salauzt stingro domāšanu, kurā ir ieslodzīts pieauguša cilvēka prāts. Pieredze. Atrodiet savu mūžīgo es. Atmodiniet bērnības atmiņas, iespējams brīžus, kad klusi spēlējāt vienatnē vai nodevāties kādai citai patīkamai darbībai. Tagad ļaujiet prātam pāriet uz vēlākiem notikumiem. Atlasiet notikumus no jaunības, jauniešu vecuma un līdz pat mūsdienām, lai atmiņas kļūst spilgtākas. Turpiniet saglabāt katru attēlu tik ilgi, cik vēlaties, kamēr patīk atcerēties skaņas un smaržas, ķermeņa sajūtas un emocijas, kuras jūs tajā brīdī piedzīvojāt. Kad esat pabeidzis ar vienu atmiņu, pārējiet uz nākamo, daudz vēlāku. Kad esat atsaucis atmiņā vairākas atmiņas no dažādiem savas dzīves periodiem, ļaujiet tām visām vienlaikus plūst cauri jūsu prātam kā upei. Tajā pašā laikā tu apzinies, ka vienkārši vēro savas atmiņas. It kā tu sēdi upes krastā un aplūko savu atmiņu plūsmu. Apzinies, ka šajā brīdī tu biji vērotājs tam, kas notiek tavā prātā, šajā gadījumā tavās atmiņās. Atgriezieties pie vienas no atmiņām, kas tikko ienāca prātā, un atcerieties to ļoti skaidri. Skatoties uz to, saprotot, ka atcerēšanās procesā kāda daļa no jums arī novēroja to, ko jūs darāt. Pat tad daļa no jums vēroja šo procesu. Atsaucieties uz citu atmiņu un arī apzinieties, ka šīs atmiņas laikā jūs patiesībā bijāt novērotājs. Tagad paņemiet visas iepriekš atlasītās atmiņas un ātri pēc kārtas skatieties tās no sākuma līdz beigām. Ievērojiet, ka jūsu ķermenis, intelekts, emocijas, vēlmes un prasmes ir mainījušās līdz ar vecumu, taču dažas lietas ir palikušas nemainīgas. Patības sajūta, šis klusais es, novērošana vienmēr bija ar tevi, tāpat kā tagad. Apzinies, ka tu to apzinies. Apzinies visu šo procesu, kas notiek šobrīd. Apzinies, ka zināji toreiz un apzinies tagad. Ziniet, ka šajā apziņā nav nekā cita kā vien apzināšanās. Nemainīga, nemirstīga apziņa. Neatkarīgi no tā, ko piedzīvo tavs prāts un ķermenis, vienmēr ir daļa no tevis, kas paliek atsevišķa un nemainīga. Jūsu patiesā es, klusais, mūžīgais liecinieks. Tas arī esi bezgalīgais tu, mūžīgais es, kas tevi nekad nepametīs. Kā tas varēja tevi atstāt? Jūs varat atstāt savu ķermeni un prātu, bet jūs nekad nevarat atstāt savu patieso es. Pati izpratne, ka dzīvē ir kaut kas stabils, atstāja ļoti nomierinošu efektu. Savā ziņā mēs jūtamies drošāk zinot, ka ir daļa manis, kas nav pakļauta izjukšanai. Mēs varbūt nezinām, kā to izskaidrot vai parādīt citiem, bet mēs zinām, ka tā ir, un pagaidām ar to pietiek. Bet neuztraucieties, drīz jūs uzzināsiet, kā padarīt šo pieredzi savā dzīvē gaišu un mirdzošu. Apskatīsim mazliet tuvāk, ko nozīmē dzīvot šajā paaugstinātā apziņas stāvoklī. Lielākā daļa no mums dzīvo Ņūtona likuma zemē, uz mērķi orientētā cēloņu un seku zemē. Mēs esam pārliecināti, ka pievienojot X-am Y, mēs, protams, iegūsim gaidīto rezultātu Z. Esam pārliecināti, ka iegūstot izglītību un labu darbu, pa ceļam izveidosim ģimeni, māju,
ar suni, mēs nodrošināsim sev pietiekamu drošību un bagātību, lai nodzīvotu atlikušo mūžu salīdzinoši viegli un laimīgi. Cik cilvēku ir sasnieguši to, ko plānojuši pirms 10 gadiem? Dzīvē ir gandrīz neiespējami iegūt tieši to, ko plānojāt. Dzīvē ir citi plāni attiecībā uz mums. Mēs tiecamies pēc tā, ko vēlamies, bet dzīve mums dod to, kas mums vajadzīgs. Dzīve piedāvā mums ceļā pieņemamas alternatīvas. Un ja mēs pretojamies, tā mums rada šķēršļus. Kad es runāju dzīve, šeit es domāju dabas likumus, kuriem mēs visi esam pakļauti. Šie ir likumi, kas pārvalda sugas, mūsu zemi un pat plašās pasaules, kuras mēs nevaram aptvert. Un visu šo pasauļu pamatā ir pilnveidošanās likums, izmantojot pašreizējā brīža uztveri. Ko tas nozīmē? Neļaujiet vārdiem jūs biedēt. Tas ir diezgan vienkārši. Pašreizējā brīža uztvere nozīmē tīras apziņas apzināšanos. Šī ir vienkārša pārēja no parastās apziņas uz neierobežotu apziņu, un šo pārēju var veikt jebkurš cilvēks, kas lasa šīs rindas. Šī ir trūkstošā saikne, kas apvieno bērnības brīvību ar pieaugušo brieduma spēku. Pacieties vēl nedaudz, un es paskaidrošu ne tikai, kā tas darbojas, bet arī kā izpelnīties mātes dabas labvēlību un dzīvot ārpus cīņas un stresa ierobežojošās ietekmes. Vienkārši ziniet, ka tad, kad mēs sagrozām dabas likumus vai tos pārkāpjam, mēs saņemam aizrādījumu. Bērnībā mūs vadīja mamma, kura mudināja, vadīja un disciplinēja. Pieaugušā vecumā māte daba uzņemas mentora lomu. Kā mēs jau zinām, viņa var būt nežēlīga un nepiedodoša, vai arī līdzjūtīga, mīloša un dāsna. Un lēmums jāpieņem mums, nevis tai. Šī nav kaut kāda debesīs filozofija. Tas, ko es saku, ir tikpat taustāms kā gaiss, ko jūs elpojat. Mums ir daudz piemēru par cilvēkiem, kuri dzīvoja tik cildenu dzīvi. Tas nav jautājums par kaut kā jaunu apgūšanu, bet gan par atcerēšanos. Atceroties, kas mēs būtībā esam. Un tā ir sajūta, it kā atgrieztos bērnības brīvības pilnajā dzīvē, bet tajā pašā laikā pieaugušā vecuma uzliktajās robežās. Tā ir bērnības un pieaugušā vecuma saplūšana, lai izveidotu jaunu, aizraujošu apvienojumu no abām dzīves pusēm. Tā ir sava veida apgaismība, mierīga spēka atklāšana, kas glabājas katrā cilvēkā. Pilnības uztvere. Šis cildenais stāvoklis nav dīvains vai nesaprotams. Tas nekādā gadījumā nav svešs nevienam no mums. Gluži pretēji, tas ir tikpat dabiski kā domāšanas process. Un to ir tikpat viegli saprast, jo tas cilvēkam nemaz nav nekas jauns. Tas nav jauns domāšanas vai uzvedības veids. Jums pat nav jātic, ka tam būs kāda ietekme. Parasti, sagriežot pirkstu, tas laika gaitā sadzīst. Tā ir jūsu ķermeņa dabiskā reakcija. Jums nav jāgrib, lai tas sadzīst, un jums nav arī jātic, ka tas sadzīst. Dziedināšana notiek dabiski un bez jūsu piepūles. Pacelt sevi augstāk par tipisku cīņas un ciešanu pieredzi ir pilnīgi dabiski. Tiklīdz jūs uzzināsiet, kā veikt šo pārēju, jūsu dzīve kļūs piepildīta ar prieku, mieru un žēlastību tikpat viegli un dabiski, kā sagriezta pirksta sadzīšana. Šis cildenais stāvoklis ir mūsu raksturīgā kvalitāte un dabiska izēja no mūsu pašreizējā iekšējā disharmonijas stāvokļa. Cik grūti ir pāriet uz šo stāvokli un dzīvot tajā? Nepavisam nav grūti. Patiesībā, kad jūs ievērosiet šo vienkāršo novērošanas likumu, pilnības uztvere jūs pārņems tikpat viegli, kā rītausma izkliedē tumsu. Kad jūs iemācīsieties veikt šīs izmaiņas, jūs pacelsieties pāri ikdienas dzīves problēmām un traumām ikdienišķā un dievišķā veidā.
Jūs stāvēsiet stingri uz zemes, un cilvēces būtība tiks atklāta jūsu sirdī. Radīšanas pilnība tiks atklāta jūsu iekšējai acī. Jūs redzēsiet, ka pilnības uztvere jūs sagaida jūsu prāta tālākajos stūros. Tāpat kā tauriņš, kas nolaižas uz mirdzošas ziedlapiņas, jūsu apziņa maigi piepildīsies ar tīras apziņas gaismu. Tas notiks, ja jūs zināt šo vienkāršo noteikumu, šo pilnības likumu. Jums nekur nav jāiet, jums nekas nav jādara. Šis apgaismības likums, kas ir slēgts uz darbību orientētam prāta redzējumam, drīz jums maigi atgādinās par citu pasauli, kurā dzīvojat. Tagad tas vēl jums nav zināms. Iespējams, jūsu prātu biežāk nodarbina ikdienas burzma un skati. Mēs to izlabosim, un mēs tūlīt sāksim, aplūkojot spēkus, kas darbojas jūsu prātā, kas neļauj jums uztvert pilnību. 2. nodaļas galvenie punkti. Mīlestība, kas apgaismoja tavu bērnību, joprojām dzīvo tevī. Pieaugušo vecums mūsdienu cilvēkam ir vairāk kā ieildzis pusauģu vecums. Laime visās tās izpausmēs, mīlestībā, naudā, seksā un tā tālāk ir realitātes spoks. Mēs spējam būt daudz harmoniskāki un veselīgāki cilvēki nekā tagad. Jūsu patiesais es ir mūžīgs un nemainīgs. Vienkārši mainot uztveri, tiek sasniegta pieredze par to, kas ir būt pilnībā cilvēkam. Ir pilnīgi dabiski pacelt sevi augstāk par tipisku cīņas un ciešanu pieredzi. Pilnības uztvere ir jūsu kā cilvēka tiesības un ir viegli sasniedzama.